Ko dod grupa? Es vienmēr esmu par grupām, ja tā godīgi jāsaka, es esmu spoguļošanas metodas fans, tur neko nevar darīt. Grupa kā tāda, tavs labvēlīgais pasaules spogulis. Mums nav bieži dzīvē tādas iespējas dabūt adekvātu feedbacku, kas ar mani notiek, kā cilvēku uz to reaģē. Grupā mums ir noteikumi, mēs nevienu nevērtējam, un tie noteikumi ir dzelžaini. Mēs neveicam kardinālas pārmaiņas visu 6 mēnešu laikā, un mēs sevi nesalīdzinām, tāpēc, ka mēs esam unikālas personības. Groz kā grib, bet tas tā ir. Grupa dod šo atgrieznisko saiti, kas ir īsta, jo grupā nevienam neko nav parādā. Ir sanākuši cilvēki, kuriem ir kopēja bēda, kopēja mērķi iespējams, ne kopēja, līdzīgi, tas laikam būtu precīzāk teikt. Un darbojoties šādā formātā, pat nezinu, kā lai to pasaka. Nav latviski tāds pareizais vārds, bet es teiktu tā, ka visi uzvārās uz šo. Tad, kad mēs koncentrējamies uz sevi grupā, es stāstu par savām sajūtām, es stāstu par to, kas ar mani notiek, es stāstu par to, ko es esmu darījusi, lai to izmainītu, pārējie no šā iegūst un dod man pretī tieši to pašu. Un tā ir milzīga vērtība, jo, kā mēs esam novērojuši, tad spoguļošanas grupas, kas ir saslēgušās, viņas vēl kopā darbojās apmēram gads, pusotrs, bez moderatoriem, bez tādiem ārējiem ietekmes faktoriem.